Šodien mums ir skropstu tušu tests. Mēs pārbaudīsim, kā un cik veiksmīgi noturās ūdens izturīgās skropstu tušas. Izmēģināsim vairākus skropstu tušu zīmolus. Viens no tiem būs Lancome, kas ir Latvijā viens no iecienītākajiem sieviešu starpā. Bodyography, kas pārstāv profesionālo kosmētiku. Art Deco, kas pārstāv plašu patēriņu kosmētiku. Nedaudz saules ienesīsim ar itāļu zīmolu Pupa. Un ar Sensai, kas solās būt īpaši noturīgi, kuru ir iespējams noņemt tikai 38 grādu temperatūrā. Lūdzu. Tā mūsu pirmais tests ir pienācis beigām. Un izskatās, ka šis ir iedarbojies tikai uz Zandu un uz Indru. Indrai tā kā aumaļām pāri vaigiem, bet skropstu tuša ir vietā. Indra viņa ir vietā. Ir vietā. Indra saka, ir vietā. Un Zanda ir arī apraudājusies, bet kā viņa izteicās, skropstu tuša ir paveikusi savu darbu un aizturējusi visas sasaras. Lūdzu. Man tos baltos labāk iedarbojuši. Kā narkomāne! O, tak. Nekāds, man liekas, šitā ir tāda zortenīga pašā. Jā. Nē, tas ir šitā. Maz man rīko jau dara. Kā arī var. Otrais tests ir beidzies. Vadībā ir izvirzījušās divas skropstu tušas no Lancome un Bodyography. Tikai lūdzu, ne? Var atsistiet, var atsistiet. Atver acis vaļā. Negribu. Tu atver acis. Uz rokām arī viss tīrs. Tā, Zanda, tagad tava kārta. Var acis ciet. Ciet, ciet, ciet. Jā, Nu, viņai nesaka nekas. Lēcas. Indra, saņemies. Acis ciet. Nav pa daudz? Nē. Tu man atriebies. Vēl, 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 vēl. Nu, ir, paskaties, viss apakšā nozīmē. Augšā šitā parāda.
Izspiedāts. Ha, nu augšā nekas nav, bet apakšā var redzēt, kad ir strīpiņas no tušas, tur, kur ir skropstas apakšā. Visi testi ir izturēti. Skropstu tušas ir veiksmīgi veikuši savu darbu. Vairāk par sajūtām lasiet mājaslapā.